Ļoti bieži es saņemu jautājumus no mēdījiem, ka viņi saņem paziņojums e-pastā par to, ka kampaņai jāsākās pēc 2 dienām vai rīt vai jau šodien, bet viņi nav aktīvi. Ko gan tas nozīmē, ka viņi nav aktīvi un kāpēc viņi nav aktīvi? Un patiesībā, ja kampaņa nav aktīva, tas nozīmē, ka viņi vienkārši nav portālā jūs. Un kā to var pārbaudīt un kā var kampaņu aktivizēt, ir mēs ejam uz konkrētu kampaņu, kas tad nav aktīva, un atveram tātad mēdīju plānu un ejam uz materiālu ielādi. Un materiālu ielādē šeit var redzēt, ka nav pievienots neviens baneris attiecīgi, lai šo kampaņu aktivizētu, būtu vai nu pircējam, vai nu attiecīgi, ja jums jau ir tie baneri un ir tas links, tad jums pašiem jāievada kampaņas links un jāpievieno arī baneris. Es atvainojos. Kaut kāds baneris, kas tad atbilstoši šai kampaņai. Tikko šeit, iespējams jau reklāmdevēji jums jau ir pievienojuši šeit gan linku, gan baneri, tad jums šeit parādīsies mājaslapā ievietojamā HTML koda rinda. Aktivizēt kampaņu var tikai kopējot šo te skriptiņu, Ctrl+C, un iekopējot iekšā savā banneru administrēšanas rīkā. Vai tas ir OpenX, vai tas ir Adobe, vai tas ir jūsu pašu kaut kāda sistēma, vai jūs tehniskie kaut kādi cilvēki operē banneru ievietošanu. Tātad šis ir tas pats banneris, vienkārši viņš ir HTML formā. Tā kā tikko viņš būs pievienots klāt sistēmai, šī te rindiņa, tā arī sāks viņu uzskaitīt skatījums, tātad ekspozīcijas, ja? Un tikko kampaņa sāk uzskaitīt ekspozīcijas, baneris rādās portālā, tad arī viņa pati iekļūst statusā aktīva, un tad arī kampaņa ir aktivizēta. Ja kampaņa nav aktīva, ir jāpārliecinās, ka šeit ir pievienots baneris un links, un šeit ir šis skripts ir ievietots jūsu portālā. Var arī pastīties, pārbaudīt, lūk šādu pildīt, var arī uzklikšķināt, pārliecināties, ka viņš atver failu, atver to linku. Un tā kā es ceru, ka tas paskaidro, ja nē, tad droši rakstiet e-pastu uz mars@junglexpert.lv vai Skype Markils, un tad tiksim galā, protams, ar jūsu kampaņām. Veiksmīgi! Atā.